Neliels korķītis ceļā uz mājām. Bļeģi, kāds arī stāv. Reku tur uz zemāk ir. Un kāds? Agā puikas 8 joslās vienā virzienā brauc. Ko tad mēs nebraucam? Nu tad lūk, 4 rindas iet uz leju. Tas tā kā tilts uz Himkām. Un tad vēl no labās puses sūcās vēl kāda 2-3 rindas. Nu, 2 rindas. Jā, šodien 2. Un tad tas viss tā kā mēģina iemānīties 2 rindās. Tad zemāk, jo cilvēkiem ir jātiek uz mājām. Un tur zemāk ir pēc kādiem metriem 300 viena picu ēstuve, viens puķu veikals. Tur kā parasti ir kāds uz ceļa apstājies, ja gribās ēst vai puķis vajag uz mājām. Un tad, tu iedomājies, kad 6-7 rindas mēģina iefiltrēties vienā, 2. Un tāda te apdauzīta braukā. Kā te notiek smuki viss? Te ir redzi jau tā kā tās 2 iefiltrējās, ja? Un 4 rindas, un tā kā viņas ir 4. Jo tās 2 rindas tā kā mēģina kaut kur iemānīties tur pa vidam. Tā, lūk, redz, kur ir puķu veikals. Šeit viss brauc 2 rindās. Jo te kāds cūka ir atstājis, redz, ir ikustāva mašīna. Ja puķis jānopērk. Nē, tomēr 3. Tā. Redz, kur ir pīcas. Arī 3 rindās. Smuki, tad jau ātri tiksim. Parasti 2 rindās stāv picām pakaļ. Es braucu no Rīgas stacijas, Maskavā. Un tad ceļu, ko es no rīta braucu 15-20 minūtes, es braucu tā, cik tas ir. Stunda, uz 2 stundu es braucu. Te neliela dūmi kā parasti. Jā, tas ir Kamas. Viņš pārstrādā degvielu dūmos un nebrauc. Izskatās, ka smuks brauciens. Tā pusotru stundu ir tā. Kas te ir? Te ir palicis 2 kilometri. Cerams, kādās 10-15 minūtēs būs braucams. Šis posms. Nu, tak brauc, nu. Cementu boņķis brauc un tu nebrauc. Kas notiek? Oi, johai, diarāra, Kamas. Nevajag. Tikai kūpina uz otru pusi. Бетон, раствор, бетон, насос. Ёпти.
priekšā ir, ko tad mēs visi te braucam tā. Kāds ir uzkars. Tā, nu tagad man rāda 41 grādu, un tas ir 20 pāri 8. Tu iedomājies vakarā. 41 grāds, ne jau tā kā motora tas karstums ir, bet tieši ielas karstums. Jā, viens tā pārslēdzies, ko tu pirmo taču zāģēji. Sen jau būtu kaut kāds bakugums ieslēdzis un viss apziņas. Nu. Šitādu bočku braukt. Nu, baigi nobremzēja. Man vienmēr ir bail braukt ar šitām mucām. Man visu laiku liekas, ka viņš kaut kā uzdos gāzi, viņam iztecēs ārā. Nu tā, nu mēs te dzīvojam. Nu tad beidz man te bojāt visas skaņas, nu. Es domāju, ka tev būtu nervi beigti. Tu kādam izkāpt un sadot pa galvu. Veca mašīna, rakšķi viss čīkst. Nervi beigti. Redz, ka manas mājas priekšā. Ātrumu patīk, nu te tāds neliels taisas posmiņš, bet nu te kāds 120, tagad man ir 100. Tas man patīk. Kas tu te tagad notiks, ko tu te dari? Vilps. 40. reģions, tas ir no Kazahijas kaut ko. Nu, vai te vajadzēs šitā te visiem griezt priekšā, ko? Nu, lūk. Šeit es dzīvoju. Šeit, šajā mājā. 8. stāvā, redzi? Nu, lūk. Es vēl gribu paskatīt, kāds noparkošās un tev parādīt. Tas būs interesanti. 8:30, tagad ir vairākums cilvēki sabraukuši mājās. Un, nu, mēs meklēsim vietu, kur tad tā smuki var nolikt mašīnu. Neiedomājies manā vietā likt. Kaut kas nokrits. Sunī, ej mājās. Aizmirsti, tā ir mana vieta. Tas labi. Nu, lūk. Es esmu veiksmīgi mājās. Tā kā tā. Labi. Davai stūri, čau!